uz kurien mēs ejam? Tieši šīs pilsoniskās aktivitātes un cilvēku iesaiste, viņa nav bijusi Jelgavā ļoti ilgi. Tas nav par veikalu nosaukumu, tas vienkārši ir par neglītu kastu upes malā. Citi saka, jūs Jelgava esat tā kā Purciems ir Rīgā viena apkaime. Bet Purciems ir vairāk tāds monolīts, ja mēs esam ļoti dažādi. Nevis vienkārši tagad kāds domē sēdēs un sazīmēs ar līnijas un šitā būs. Tas arī nav pareizi. Mums ir ap to vilcienu jāveido dzīvojamā zona, kas viņu var ērti izmantot. Un mums pat nav jāinvestē nauda draudz. Tikai balto krāsu vajag nozīmēt. Šodien mēs turpinām mūsu raidieraksta politisko lapas pusīti. Un šodien pie mums ciemos ir kustības par pārstāvis Mārtiņš Daģis. Mārtiņš arī, neslēpšu šo faktu, ir arī šobrīd Jelgavas domas deputāts. Tieši tā. Kā izrādās. Tieši tā. Bet mums vairāk šajās politiskajās sarunās vairāk tāds uzsvariņš tā kā uz to, uz nākošajām vēlēšanām pašvaldības un vairāk tie jautājumi attiecībā kā pret kāda jūsu kustības par tāda kopējā nostāja vai viedoklis attiecībā pret tādām NVO sektoru pilsētas līmenī, tad apkaimes biedrības un dažādas sabiedriskās aktivitātes cilvēkiem, kas it kā no vienas puses palīdz pilsētas vadībai kaut kādu lēmumu pieņemšanā. Tātad mēs esam, man liekas, tik, cik var būt pro NVO sektoram. Ja? Tik esam. Mūsu mēra kandidāts Uldis Dūmiņš ir NVO sektorā visu savu mūžu pavadījis. Arī es esmu ļoti daudz strādājis ar NVO dažādām, tā skaitā Apēronu, Jūrmalas aizsardzības biedrību, viens no biedrības Jelgavas attīstībai dibinātājiem. Tā kā, esmu visu mūžu bijis saistīts, tā skaitā arī mēs brīvprātīgi vasarā 3 nedēļas darbojamies, organizējam jauniešu nometni. Tas gan nav ar Jelgavu tieši saistīts, bet NVO sektorā cieši iekšā, tāpat arī tūliņ tiks iesniegts kandidātu saraksts. Mums faktiski visi kandidāti, mēs esam tādi, es gribētu teikt, jauni, profesionāli un ar NVO sektoru gan arī visi saistīti. Ir zināšanas par NVO sektoru, jo citreiz ir tā, ka tu piedalies kaut kādā konkursā, kurā eksperti vērtē tavu piedāvājumu, un tad, kad tu skaties uz tiem ekspertiem, tu redzi, tur ar NVO vispār nekāds sakara nav cilvēkiem. Jā, tam var piekrist, jā. Protams, daudzi jautājumi ir pašvaldībā ir pārāk politizēti, kam nevajadzētu būt. Pašvaldība jau vispār nav, teiksim, tāds politisks veidojums, ja pašvaldība ir saimniecisks veidojums, kā tam vajadzētu strādāt. Bet, diemžēl, skaidrs, ka ir tāda politizācija arī notikusi, un skatās, kurai partijai tu piederi, un tas viss ir galīgi nepareizi. Bet kopumā, man liekas, tā skatoties, skaidrs, ka NVO sektors šobrīd ir Jelgavā, viņš ir tāds, kā lai saka, nav tik attīstīts, kā varētu būt. Teiksim, tieši šīs pilsoniskās aktivitātes un cilvēku iesaiste, viņa nav bijusi Jelgavā ļoti ilgi. Tagad viņa uzmostās biedrība Jelgavas attīstībai, Jelgavas līnijas, citas apkaime biedrības. Mums sāk parādīties šī pilsoniskā aktivitāte, kas ir ļoti, ļoti apsveicama. Tas bija viens no mūsu Jelgavas attīstībai dibināšanas mērķiem. Protams, tas pirmais bija cīņa par to briesmīgo kasti lielups. Tas nav par veikalu nosaukumu, tas vienkārši ir pret neglītu kastu upes malā, kurai tur nav jābūt ne funkcionāli, ne vizuāli, nekādā citā veidā. Varbūt pēc tam parunāsim par tādu vīziju plašāk, bet, un NVO sektors, teiksim, mēs redzam, ka sabiedrība sāk iesaistīties vairs tik ļoti, varbūt arī nebaidās, kādas būs sekas manam parakstam uz kolektīvā iesnieguma, ja. Kolektīvi iesniegumi parādās viss kaut kas cits, un es ļoti, ļoti par to priecājos, jo vairāk sabiedrība iesaistās, jo labāk. Mums ir jāiet tikai tālāk, iedzīvotāju padomes. Kāds ir jūsu viedoklis piedzīvotāju padomēm Jelgavā? Iedzīvotāju padomu Jelgavā. Obligāti vajadzīga. Līdz šim baigi nav gājis tā baigi
tā raiti uz mērķi, un arī dzirdēts, ka esošā vadība tā nevisai tur baigi ieinteresēta tādā formātā sadarboties. Es esmu pilnīgi par iedzīvotāju padomēm. Un mums ir Jelgavā diezgan daudz apkaimes, un jāņem vērā, ka katrai apkaimei ir mazliet citādākas intereses. Ja mēs runājam par šiem kad pašvaldību saimniecisks veidojums, tad ko saimnieciski tur ir jāizdara katra apkaimē? Un, manuprāt, teiksim, citi saka, jūs Jelgava esat tā kā Purcēms ir Rīgā viena apkaime, bet Purcēms ir vairāk tāds monolīts. Ja mēs esam ļoti dažādi, mums ļoti daudz atšķirās līnijas, piemēram, no centra. Vajadzības ir pilnīgi citas. Līdz ar to mums vajag šos cilvēkus. Mans redzējums, protams, tur vēl var diskutēt, bet mans redzējums būtu, ka mums ir kaut kādas, teiksim, 10 apkaimes sadalītas, no kuras tā kā ievēl. Bet tā ievēlēšana vairāk būtu nevis kā vēlēšanās, bet, piemēram, tie, kas vēlas piedalīties šajā iedzīvotāju padomē, savāc no tās apkaimes parakstus. Kuram ir vairāk paraksti, tas arī darbojas tajā apkaimē. Tas darbojas iedzīvotāju padomē. Iedzīvotāju padome pārstāv apkaimi. Jā, tieši tā. Un tad iedzīvotāju padome, tad mums ir tās intereses no gandrīz visas Jelgavas. Un tad mēs varam svērt, kur mēs tad šogad, kur ir lielākas problēmas, kur vairāk guldam to naudu. Un arī iedzīvotāji varbūt, teiksim, citreiz varbūt situācijas, kad vienai apkaimē ir šāda problēma, un blakus apkaimē ir varbūt līdzīga, bišķi cita problēma. Viņi runājot, saprot, mēs te varam kaut kādu vienotu risinājumu panākt. Vai arī tu redzi, vienā apkaimē kaut kāda problēma ir mazāka, citā ir lielāka, un tad viņi savstarpēji vienojās, šogad šito taisām pēc tam. Tad, arī tas negatīvais moments būtu mazāks, ja tāda iedzīvotāja padome būtu. Iedzīvotāja padome jau pēc būtības nav nekāda lēmēja institūcija. Viņi ir tā kā padome vai viņi ir, varētu teikt, konsultatīva institūcija, jā, bet normālā gadījumā jau viņi arī klausītos, jo tiklīdz mums ir teiksim, tā leģitimizācija kaut kāda, tie paraksti, ja? Tiklīdz cilvēks ir leģitimizēts, viņam arī tev no pamata, gan tie, kas viņu ir izvirzījuši, gan citiem ir jāņem vērā tas viedoklis. Un tu nevar teikt, tur tikai viens no tā, vai divi kaut ko parakstījuši, ja? Divi tur parakstījuši, mēs nezinām, ko citi domā. Tad uzreiz jau mums veidojas sistēma un tāda leģitimitāte visam tam apakšā, uzticamība tam visam apakšā. Un šīs diskusijas ir vajadzīgas, tur neko citu nevar teikt. Kāds ir tev no šobrīd no deputāta skatu punkta vai kā iesaistīts NVO? Kāds ir Jelgavā tās apkaimes? Es te dzirdu, viena partija tur saka, aktīvas apkaimes, tur Ozolpils, centrs. Kur ir tās apkaimes? Kā biedrības? Nav jau. Mums ir kolēģi, ir apkaimes biedrība, kur ir pirmā Jelgava apkaimes biedrība. Kā teiks, viņiem ir pilnīgi cits intereses. Viņiem ir daudz dzīvokļu māja un tāda. Mums kā līnijās ir vairāk tas privātmāju rajons. Protams, tur tās intereses ir dažādas. Bet viņi ir pirmie. Mēs esam, kuri vēl? Šobrīd nav. Es zinu, ka mēs esam runājuši ar Uldi un ar vairākiem cilvēkiem, kas tā kā domā to varbūt nodibināt. Bet arī šajā, ko mēs sauksim Jelgavā par apkaimēm, tas arī būtu jānodod iedzīvotājiem apspriešanai. Jā, ir vairāk variantu. Nevis vienkārši tagad kāds domē sēdēs un sazīmēs ar līnijas, un šitā būs. Tas arī nav pareizi. Šis ir tieši tas jautājums, kas mums ir jāapspriež ar iedzīvotājiem. Es esmu vairākus variantus redzējis. Tur vien bija 13 sadalījuši. Tur tajā vienā pirmajā pētījumā, vispār, kur pa tām apkaimēm, tur bija vairāk kā 13. Tur bija... Ir dažādi varianti. Es redzēju ar kādām, man liekas, 17. Bet priekš tādas iedzīvotāju padomas vajadzībām tur bija jāapsver, varbūt, ka ir jāapvieno kādas divas mazākas apkaimes, jo nav jēga iedzīvotāju padomē ar 20 cilvēku. Viņš būs hauss. Tomēr vajag mazliet tādu loģisku to pārstāvniecību. Tā kā, es teiktu, ideālais cipars ir ap 10, 10 varbūt līdz 12. Tas būtu priekš iedzīvotāju padomas vajadzībām. Kartē varbūt iezīmēts vairāk, un tad divas mazākas kaut kādas blakus apkaimes ir kopīgas. Bet kā tās apkaimes veidot, kā viņas nosaukt, kā to karti zīmēt, tas ir tieši tas, kas ar iedzīvotājiem būtu jārunā. Labi, kā tur to runāt? Jo mums ir šobrīd arī tā kā līnijām tad viena no papildus darbības tāds mērķīts maziņš ir kaut kā
aktivizēt, aktualizēt šīs apkaimes biedrību jautājumus citās apkaimēs, jo mums vieniem jau kļūst garlaicīgi. Mums gribās, lai ir kolēģi, darba, tie sadarbības partneri, kopīgi kaut kādu jautājumu risināšanu, kopīgas, nezinu, kur mums te gribējās ugunskura un zupu vārīt. Jā. Kā lai to iekustina? Mans redzējums būtu tāds, mēs pastoties visu esošo, teiksim, ja man būtu teikšana, kā šo jautājumu risināt domā, ko es darītu. Izlaid kaut kādu uzmetumu, bet, protams, ne tikai Jelgavas vēstnesī, bet kaut kur arī uztaisīt internetu zem Jelgava LV, vienkārši atsevišķu sadaļu apkaimes, kur ir projekts. Un interaktīvi, un tātad viens variants, ka tur jau var uzreiz ierakstīt komentārus, iebildumus, priekšlikumus, kāpēc tur vajag, varbūt tur vajag šitā, kāpēc pa šito ielu vai šito ielu mums ir tā robeža. Un, teiksim, tad šajās te, vienalga cik, tas ir diskutējums jautājums, bet tad taisam iedzīvotājs apulces. Katra apkaimē, bet ne tikai paši, bet, teiksim, līnijas labais piemērs, Rafa labais piemērs, kuri jau paši apvienojas, bet ja doma inicijē šo, piemēram, braucam tagad, nezinu, vienalga, kuru apkaimi, kaut vai tāpat centrs. Doma izsludina pēc 2 nedēļām tajā datumā tikos iedzīvotājs apulce centra apkaimēji. Pirmkārt, tu ne tikai internetā, bet uz vietas uzklausi, otrkārt, tu veido šo te apkaimes sajūtu, un arī varbūt tad būs motivācija tiem iedzīvotājiem pēc tam vai taisīt biedrību, vai bišķi aktīvi, vismaz WhatsApp grupu uztaisīt, kas jau daudzās apkaimēs nav. Tā kā tas, tur, kur iedzīvotāji nav paši to izdarījuši, tur doma var palīdzēt ar šādām iniciatīvām. Tur vieta, laiks, stundu, pusotru, ņemam, diskutējam par apkaimes problēmām. Un pie reizes pārunājam arī, kas ir tas iemesls, pārunājam arī, kāda ir tā robeža tajā apkaimē, ja, priekš tā jau tā teikt, gala dokumenta, sauksim viņu tā. Var tām, bet mani bažīgu dara tā šī brīža tā iedzīvotāju iesaiste un tāda. Daudziem jau neko nevajag, viss jau ir labi. Bet tāpat laikā to pašu centru, ko pieminēji, kur es te skatījos, centrs ir briesmīgs. Man tepat pie Autenes, autoostā, tur tas autoosta un lielā iela. Es nezinu, vai labi, man tā vēl, bet vai es gribētu kādu pilsētas viesi teikt, atnāc man no autoostas līdz lielai ielai, tur cauri Parciņam. No autoosta vispār vakarā. Katastrofa, jā, autoostas rajons, bet ne tikai pagalmi ir nesakārtoti. Bet tad nebūs tā, ka visu, piemēram, tad būs diezgan liela konkurence, jo līdzdalības budžets ir kāds ir? Jā, līdzdalības budžets, teiksim tā, tas bija mūsu pārdeputātu manis un Ulda ierosinājums, kuram ļoti liels atbalsts sākumā nebija. Jā, man liekas, turpat mums pirmajā komitejas sēdē, ka mēs viņu iepazīstinājām, uzdeva jautājumu, kas tās pa schēmām vai kā, tad es domāju, jūs vispār izlasījāt to dokumentu, ja? Tur ir cilvēki iesniedz, tas bija pirms vēl pašvaldības likuma, ja? Bet cilvēki iesniedz idejas, cilvēki balso, un pēc tam pašvaldība realizē. Un skaidrs, ka viņu vajag lielāku, gan līdzdalības budžetu, gan pagalmu programmu, šobrīd mums ir 100 000 eiro, bija kaut kādus gadus apakaļ, ka viņus vēl neiztērē, tad cilvēki neaktīvi, un maz neiztērē to līdzfinansējumu. Šobrīd viņu iztērē ātri, pirmajos pāris mēnešos, visi jau ir pieteikumi iekšā, nauda beigusies. Bet viņš arī tie 100 000 šobrīd nav mainījušies arī NVO programmai. Ja? Viņi nav, vismaz 4-5 gadus nav mainījušies, kaut arī inflācija ir, cenas šajā laikā ir gan arī reiz 2 ja, veikalos, varbūt ne visas, bet... Jo mēs pagājušajā gadā saskārāmies ar to līdzdalības budžeta projektu, kur mēs iesniedzām savai apkaimei. Nav tik vienkārši tur sagatavot, kaut vai pagājušajā gadā bija 20 000 ja, vienam projektam. Tāpat, ja tu gribi tur tās atpūtas vietu šūpoles bērniem un māmiņām, tur atpūtas krēslus, tad projekts vien maksā cik tur. Tur ir diezgan nopietni jāgatavojās. Un jo lielāks tas budžets, jo tev dārgāk ir sagatavošana. Pēc tam, ja tu nevinnē, tas ir tāds. Saprotu.
tur ir atkal risinājums, ko vajadzētu pašvaldībai darīt. Teiksim, vai nu zem būvvaldes, vai zem kādas citas institūcijas vajadzētu būt projektu vadītājiem, kuri palīdz iedzīvot, ne tikai palīdz, bet palīdz sagatavot projektu. Gan līdzlības budžetai, gan pagalmam, gan māju siltināšanai, daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Un citas pašvaldības, teiksim, kur ir īpaši tā daudzdzīvokļu māju siltināšana veiksmīgāka, Valmiera, Liepāja, tieši šādi viņi arī ir darījuši, ka tev pašvaldības cilvēks iedzīvotājiem palīdz stāsta, gatavo projektu, palīdz vadīt projektu. Tas ir viena no, jo prasīt vienai mājai, ja tur paveicās, ka tev ir iekšā arhitekts vai jurists vai vēl kāds projektu vadītājs, tad varbūt turies labāk, bet ja nav, tad visu to algotā ir baigi dārgi tas ir. Lai cik tas būtu sabiedrībai vajadzīgs vēl, tā baigi neviens brīvprātīgi ļoti reti, kur iesaistās. Es jums palīdzēšu uzzīmēt. Labi. Droši vien ir dažādi gadījumi, bet katrā ziņā tā ir tā funkcija, ko var veikt pašvaldība. Un tas nav tik dārgi. Tas ir kaut kāds 1-2 darbinieki būtībā, kam tas būtu ikdienā jādara. Jāstrādā ar šiem projektiem, jāpalīdz gatavot, jāatbild uz jautājumiem. Ne jau, protams, arī tā, ka tas cilvēks pašvaldībā visu izdarīs tavā vietā. Viņš protams, palīdzēs, tev skaidros, ieteiks kādu speciālistu, vai pats varbūt uzzīmēs kaut ko, ja vajag, vai kaut ko uzrakstīs. Tā ir viena no lietām, ko mēs šajā sasaukumā ierosinājām, kas mums, diemžēl, neizdevās, nav izdevies, bet, teiksim tā, esot iespējai būt pie teikšanas tā pa īstam, noteikti, obligāti jāizdara tā lieta vienkārši. Labi. Bet ja tā netīšām sanāk, kad tiekat pie teikšanas tā pa īstam, kādu kustība par vispār kopumā redz Jelgavas kaut kādu kopējo virzienu? Uz kurien mēs ejam? Kas tāds ir? Mēs te kaut ko ražojam, mēs te sniedzam pakalpojumus, mācam. Ko mēs Jelgavā? Ar ko atšķiramies? Manuprāt, Jelgavas lielākais, teiksim tā, Jelgava ir pietiekami pašpietiekama pilsēta, pietiekoši liela pilsēta, lai būtu pašpietiekama tādā ikdienas dzīvē, bet vienlaikus mēs nedrīkstam aizmirst to Rīgas tuvumu. Jo mēs nepanāksim situāciju, ka te visi strādā uz vietas, jo Rīga ir metropole, un tā kā jebkura lielā pilsēta, viņai ir sava aglomerācija. Un mēs esam tajā aglomerācijā iekšā. Stundas laikā tu vari nokļūt darbā, tu esi iekšā tajā aglomerācijā. Tas, ko mēs šobrīd nedaram un ko mums vajadzētu darīt, tad, man liekas, jāskatās divos aspektos. Viens ir saistībā ar Rīgas tuvumu, viens ir pašpietiekamības jautājums. Rīgas tuvumu ziņā mēs šobrīd zaudējam cilvēkus, manas paudzes cilvēki. Vai tev nav Jelgavā daudz labas dzīvesvietas iespējas, un cilvēki pērk zemes novadā, ceļ mājas vai Pierīgā. Bet mēs vai pērk zemi un ceļ mūsu līniju ekonomiski neizdevīgajā rajonā? Jā, es piekrītu. Bet, ziņā, man liekas, pilsētas, kāpēc radās pilsētas? Pilsētas ideja ir dzīvot daudz cilvēkiem mazā teritorijā, tad lēta uzturēšana, daudz pakalpojumu. Ja? Pamat ideja pilsētām ir daudz dzīvokļu mājas. Tas nenozīmē, ka mums nerūp privātmājas vai kaut kas tāds rajoni. Tas arī ir svarīgi pilsētas sastāvdaļa, jo ir cilvēki, kam nepatīk dzīvot dzīvokļos un tā tālāk. Bet pamatlieta ir dzīvokļi pilsētā. Mums tas dzīvojamais fonds, ja mēs runājam par dzīvokļiem, ir slikts, ļoti slikts. Mums 20 gadus, tagad kaut kas sāk notikt, bet 20 gadus mums nebija jauni dzīvokļi vai renovēti dzīvokļi pilsētā. Un saistībā ar to, ka mēs varētu konkurēt ar Novadu un Pierīgu, tātad mums ir vilciens, kas nav Pierīgai, kas nav Novadam. Mums ir ap to vilcienu ir jāveido dzīvojamā zona, kas viņu var ērti izmantot. Un tad tu vari, ja tu šeit vari 10 minūšu laikā iziet no savu foršā dzīvokļa, kuram apkārt ir visādi pakalpojumi un pilsētas centrs, aiziet līdz vilcienam, nokļūt ātri Rīgā savā darbā, tad kāpēc tev dzīvot Pierīgā un katru dienu braukāt ar mašīnu? Vienkārši mēs uz to neesam gājuši, tāpēc arī es ļoti iebilstu arī funkcionālā ziņā, ka Lielupas krasts tiek pārvērsts vai kaut kādu milzīgu veikalu vai vēl kaut ko. Tā ir vieta, kur jādzīvo cilvēkiem. Protams, gar šo malu tur varētu būt restorāni, kafejnīca, kaut kāda veikaliņi, bet tam nevajag būt milzīgam stāvlaukumam ar milzīgu veikalu. Tur ir jādzīvo cilvēkiem. Tas nenozīmē arī visu nobetonēt, arī zaļās zonas atstājot. Un vilcienu tūms, pilsētas centra tūms, ja?
perfekta dzīvesvieta. Tur mēs dabūsim, mums vajag tos cilvēkus, mēs katru gadu zaudējam iedzīvotājus, un mums vajag cīnīties, mums vajag attīstīt Jelgavu, lai cilvēki gribētu šeit dzīvot. Un dzīvesvieta ir viena no galvenajām lietām, un tad, ja pievēršamies tai pašpietiekamības stadijai, pakalpojumi. Lielākā daļa mums te Jelgavas vietas ir, ko tu vari dabūt šeit, lai to nekur nav jābrauc. Kas mums nav, kino mums nav, ja? To man liekas vajadzētu, lai nav jābrauc uz Rīgu. Tāpat mums pietrūkst varbūt kaut kādi restorāni, kafejnīcas mazliet, teiksim, kaut kāds bišķi plašāks piedāvājums iedzīvotājiem, kur pavadīt laiku. Jā. Bet tādā pilsētas attīstības virzienā tur, ko šeit pakalpojumi, mums ir daudz ražotnes un visādi industriālie uzņēmumi. Varbūt tajā virzienā attīstīt pilsētu. Tagad tas industriālais parks top. Jā. Kas tur plānojās? Cik es saprotu, kaut kam jāsamaksā 20 miljoni, lai nepazaudētu naudu, un tad tur viss baigi. Nē, 20 miljoni nāk no Eiropas naudas. Mums tas, kas tur plānojas, ir kokapstrādes uzņēmums un neliels saules parks šobrīd. Tie pirmie divi uzņēmumi, kas nodrošinās to noteikumu izpildu darba vietas un investīciju apjoms, lai tu varētu tai 20 miljonu Eiropas naudai kvalificēties. Bet, protams, tur paliek vietas vēl kaut kam, un es nesaku, ražotnes mums ir ļoti labi, ja vēl kāds grib nākt un ir vieta, ļoti labi, lai nāk, bet mums jādomā par tehnoloģiju uzņēmumu piesaisti. IT, teiksim tā. IT ir mākslīgais intelekts, bet kas ir nepieciešams šiem uzņēmumiem? Viņiem nevajag angārus, viņiem vajag foršus birojus. Mums ir, mums nav. Tāpat, piemēram, tā mala, kur ir tas, es runāju par dzīvojamo funkciju, tātad starp sliedēm, dzelzceļa sliedēm un Rīgas ielu vai, Rīgas ielu. Jā, tur var būt arī kāds foršs birojs, kurā var strādāt IT uzņēmums, piemēram. Tā kā, tas nav tikai tā, ka tikai dzīvojamais, jo upmalas pasaulē tiek izmantotas foršiem dzīvojokļiem, foršiem birojiem pamatā, plus pakalpojumi, kafejnīcas un tā tālāk. Tur jau ir tas tas inkubators. Inkubators, atvainojos, man viņš vizuāli ļoti nepatīk. Bet upes krastā. Jā, bet es tur neesmu bijis, nekad man grūti spriest, kā tur izskatās iekšpusē. Bet katrā ziņā forši būtu, ja viņš būtu vizuāli pievilcīgāks manā subjektīvajā vērtējumā, bet tas var būt viens no risinājumiem, protams, jā, bet tas arī nedara, ka mums tikai uzslējās viena ēka, tas jau neveido to rajonu kopumā. Bet katrā ziņā par tehnoloģijām ir ļoti jādomā, jo zinātnieki prognozē, ka aizvien vairāk rūpnīcās cilvēki tiek aizstāti ar iekārtām. Tā kā, mēs nevaram paļauties to, ka celsim tikai rūpnīcas un mums būs daudz darbvietas, jo kaut kad tās iekārtas tur lēnām pārņems. Ne visu, bet daudz ko. Kāds ir tavs, jūsu kustības viedoklis, piemēram, par Jelgavas pilsētas apvienošanos un novadu? Kad tur beigās tie cipari sanāk? Tur nesanāk arī apvienojoties, ka ir viss slikti, vēl sliktāk nekā šobrīd ir pilsētā. Cik es zinu par novadu, ja tur vispār skaidrības nav, tur ir lielā politika, viss bankrots, tur pat Ziemassvētku balli nevarēja tur nodrošināt un tā kaut kādā pagastā. Liekas, tur ir bēdīgi. Ja godīgi, es neesmu baigi pētījis novadu situāciju, cik var dzirdēt situācijas presē un tādas, izklausās ļoti bēdīgi. Bet tas tiešām neesmu tik daudz pētījis. Tas, ko mums vairāk vajag darīt, un arī tas jautājums, vai vajag apvienot novadu un pilsētu, visdrīzāk es teiktu, ka jā, bet tas vēl ir domājams jautājums, bet ko obligāti vajag darīt, ir vairāk sadarboties izglītības jomā. Tas arī, tur novada skolas. Taču visi novada jaunieši brauc uz gan arī šīm vidusskolām pilsētā. Tad tā ir viena lieta, kas mums noteikti būtu jādara. Šobrīd mums ir kopīga dzimtsarakstu nodaļa. Tā ir vienīga lieta, kur mēs tā kā kopīgi strādājam. Izglītība, sports, tā kā jauniešu sports, kas vēl ir tāda labi. Iespējams arī būvvaldes. Lai mums ir daudz vietas, kur mums, teiksim, pilsēta
un novads ir tā kā blakām, ja, kur arī ir šie privātmāju rajoni, nu tad bezmazliet tu esi vienā ielas pusē, tu ej uz vienu būvvaldi, otrā ielas pusē uz otru būvvaldi. Vienā ir labāk noteikumi, otrā ir švakāk. Jā. Tā bija. Katrā ziņā tas ir viss tāds domājums jautājums, bet zin kā, pilsētas un apvienošana tā ir bišķi tāda politika. No vienas puses es saprotu to, tagad kā deputāts strādājot, teiksim, ja tu gribi tā ļoti iedzināties visos jautājumos, tad šobrīd tev diezgan daudz laika paiet jau arī pilsētā to darot. Ja cik mums ir pagasti droši vien novadā, diezgan daudz, kaut kādi vairāk kā 10. Ja es gribētu tā kvalitīvi pārzināt to visu, tad tas ir obligāti pilnslodzes darbs. Jā. Vai arī tu balso īsti nezinot, ja? Kas nav, man liekas, pareizi. Līdz ar to bišķi var padomāt par šo, vai mēs tad taisam to kopīgo pašvaldību, bet tad arī pieņemam, ka deputātiem tur gan arī jāstrādā tā kā pilnslodzes darbā. Ja mēs gribam kvalitāti. Tur arī līdz ar ko vai nepalielinās tas deputātu skaits, jo tur jau tas... Jā. Tas ir viens no labi. Šobrīd mums ir 2 atsevišķas pašvaldības. Tas ir vēl diskutējums jautājums, vai tur jāpieno vai ne tās domas, bet tas, ka mums funkcionāli ciešāk jāstrādā, par to nav jautājumu. Šobrīd mums vienkārši tur tāpat tie bērni brauc un trenējas pilsētas sporta klubos un bērni un sporta skolā un citur, un tad tur pašvaldības viena otrai skaita kaut ko rēķina naudas, super birokrātija. Jā, mums arī, lai tiktu kaut kādā skolā, kas ir aiz upes jau novadā, tur negribās tur deklarēties, jo tur tas un tad. Tādi sīki jautājumi, kas bišķi apgrūtina to visu, un tad beigās sanāk, ka mums neviens nedeklarējās un esam ekonomiski neizdevīgs rajons pilsētā, kā domas dokumentos rakstīts. Tas tā bišķi mūs aizvainoja šāds. Es saprotu ļoti labi, bet es arī, par to jautājumu ir skaidrs, ka tur to problēmu pamatā radījusi ir valsts, teiksim, tā ūdens problēma. Savukārt, man liekas, ūdensvads un kanalizācija, teiksim, tas dokuments bija vairāk kanalizācijai. Jā. Jums galvenā problēma ir ūdens. Jā. Kanalizācija būtu ideāla, bet, bet galvenā problēma ir ūdensvads. Ideālā variantā jau, protams, ja mēs varētu savilkt visos privātmāju rajonos. Tur šobrīd, manuprāt, mums nepietiek finansējums, bet šeit, par cik valsts tur ir radījusi problēmu, ka tu nevari, kā citos rajonos, pats atrisināt to dzeramo ūdeni, teiksim. Tad valsts izdariet kaut ko, varbūt piepalīdziet bišķiņu. Es domāju, ja valsts teiktu, mēs tur kaut kādu daļu sadzam, tad mēs arī pašvaldību varētu, bet, teiksim, tīri pašvaldībai savilkt visus pakalpojumus momentā privātmāju rajonos, tas nav iespējams šobrīd finanšu ziņā. Bet mēs jau arī neprasām, mēs vienkārši prasām, sadarbojamies un ejam pie tā, kam tas tur pieder. Un kopā risinām jautājumu. Tam es pilnībā piekrītu. Es, piemēram, nezināju personīgi, ka šī problēma eksistē līdz, kad viņi pacēlās rudenī vai vasarā, pirmo reizi publiski. Kaut arī saprotu, ka tur jau kaut kāda saraksta iet vismaz 4-5 gadus. Ja? Tā kā, man liekas, tur gan ir pašvaldības atbildība tādā ziņā, ka pašvaldība ir pilnībā jānostājas kā iedzīvotāju advokātam. Un jāiet un jābrauc virsū valstī. Valsts, ko jūs dariet mums cilvēkiem? Kā izpildirektors, kurš teica, ūdeni parādīs, kur paņemt mums, cik tur katram ir. Tā jau nav, ka pašvaldība galīgi par mums nerūpējas. Jā, tā nav pareizā tāda attieksme, kā pašvaldība jāstrādā. Šeit pašvaldībai ir jābūt pilnīgam iedzīvotāju. Es ikdienā, ka esmu zvērnāts advokāts, bet zinu, šeit pašvaldībai ir jābūt pilnībā tā kā iedzīvotāju advokātam un jāiet. Jūs esat uztaisījuši situāciju, kur viņi nevar paši nodrošināt savu dzeramu ūdeni, palīdziet. Labi, strādājam kopā, palīdziet. Mēs arī mēs no tās birokrātijas maz ko saprotam. Tur, kad iedziļinājāmies, tad tur gājām gan pie ministrijām, gan tur vēl. Bet jā, tā. Un arī aizēju uz pašvaldību, un tu jūties kā trauksmes cēlājs. Ko tu te atnāk čakarēties? Bet kaut kā jārisina. Bet tagad ir tā, ka tur tā ministrija vai vides dienests ir sācis kaut kādus procesus iet, un tad tagad arī domājamies, tur tiem atbildīgiem darbiniekiem kopā ejam, pārbaudīsim tādu. Nav jau tā, ka arī mēs gribam parunāties šobrīd ar pilsētas saimniecību. Oi, mums tik daudz speciālistu, mēs jau nevaram katrs atbild par savu.
Mēs jau gribam pajautāt, vienkārši paskaidrojiet mūsu līnijas. Ceļus tīrīsim šogad? Nē, nav naudas, skaidrs. To pļausiet savu zāli, kas ir pašvaldība. Nē, šogad, nē, nākams, skaidrs. Gribās skaidrību. Vai arī pļausim, tad grāvim vienu pusi, nākamgad otru, skaidrs. To viņi neko nesaka. Atbrauc kaut ko pusi padara, un mums rodās dažādas interpretācijas par šiem jautājumiem. Un tad iet, kāpēc tur kā. Normāli atnāk, pasaka, šogad mums ir tik. Darīsim tā. Un te arī baigi labi palīdzētu tās iedzīvotāju padomas, kuras skaidri saprot, šobrīd mums ir tik, dalām tā, sadarām tā, tur to darīs. To. Un skaidrs un beidzās tā visa tā negācija, kas ir apkārt un sākās kaut kāda konstruktīva risinājuma. Tāpat zāli nopļaut nevarat, tad parunāsim, ar kuru robežojās tā teritorija. Varbūt cilvēks pats var viņam kaut kādu bonusiņu iedot, kad konču tur, 0,01% mazāk par to, ko tu izdari. Ir varianti kaut kādi. Tieši tā, jā. Tas ir tieši tāds sarunas jautājums, ja mēs runājam par pašvaldības rīcības atklātumu, tad arī pašvaldībai, kas šobrīd ir, teiksim, tāds mūsu plānošanas dokuments, ir ilgtermiņa stratēģija un attīstības plāns. Jā. Bet tur tiek sarakstīts pilnīgi viss, ko var iedomāties. Nav, viss nav. Nē, mūsu apkaimi ir tikai bērndārs. Nē, idejiski tā doma ir vienkārši tie dokumenti vairāk ir nevis reālai plānošanai, bet tāpēc, lai tu saraksti to, kur var dabūt Eiropas naudas. Jo tu vari dabūt Eiropas naudas, ja tev ir ierakstīts, ka tu to darīsi stratēģijā un attīstības plānā. Tāds strādā šobrīd dzīvē. Bet tāds reāls, piemēram, kaut kāds plāns, kāds ir mūsu turpmāko 5 gadu plāns, piemēram, kuras ielas mēs, Grants ielas mēs tur asfaltēsim vai veiksim to dubulto virsmas apstrādi. Tam būtu jābūt publiskai informācijai. Šobrīd nav. Mēs ejam gadu no gada, un tas man pietrūkst vairāk Jelgavā, kā jau mēs iesākam runāt arī par to dzīvamo rajonu starp Sliedēm un Rīgas ielu, ja, ka mums nav tāda vīzija, ko mēs kā pilsēta gribam darīt. Kur ir Eiropas nauda, tur mēs ātri izdomājam. Tur mēs tagad pielāgojamies un taisam, bet mums nav tāda kopēja pilsētas, reāla pilsētas attīstības vīzija. Kur mums būs tas dzīvojamais pakalpojumu rajons, vai mēs cenšamies tos tehnoloģiju uzņēmumus vilkt vai necenšamies, vai varbūt paliekam Jelgava, tomēr mums apkārtnējā teritorija ir tāda tukša, varbūt tomēr mums vēl tās rūpnīcas, kādus 10 gadus cilvēki tur strādās. Tas tāda kopēja stratēģija, vīzija pilsētai galīgi nav. Bija tā stratēģija 2040, Jelgava bija. Pats vesels seminārs bija. Jā, stratēģijām, bet tur arī ir daudz labas lietas iekšā. Vienkārši tā problēma ir tāda, ka tur saraksta gandrīz visu kaut ko, vairāk kur tu domā, kur tu varēsi dabūt to Eiropas naudu. Ja? Bet nav tāda, pietrūkst tāda bišķi vienota vīzija. Piemēram, viens no jautājumiem valsts, bet arī valsts to skaidri nav pateikusi. Bateriju vilcieni, ka aizstāsim dīzeļu vilcienus ar bateriju vilcieniem. Valsts ir viena no attīstības idejām. Tad kāpēc, piemēram, mums ir lielākā dzelzceļa stacija Latvijā? Kāpēc pie Sliedēm nevarētu veidoties kaut kāda to jauno vilcienu apkopes? Centrs, piemēram, bateriju vilcienu. Ja mēs riktīgi zinām, ka valstī to vajadzēs, ka tāds pakalpojums būs vajadzīgs, tad varbūt arī uz to jāiet. Tur vietas, rūpnieciskā zona ir pie Sliedēm. Tā kā, es saku, bet te pietrūkst arī, mēs kā pilsēta no nedaram. Jums ir kustībai par attīstības vīziju? Jā. Protams, viena daļa jau stāstīja tikko. Mana vīzija ir, piemēram, arī tā, ka pilsētā, lai mēs tos iedzīvotājus nezaudētu, ir jābūt kvalitīvai dzīvesvidei. Kāpēc cilvēki izvēlas privātu mājas? Labi, viens ir... Suni var palaist sētā. Labi, viens suni, bet arī bērnus. Pilsētā ir grūtāk, jo mums iekšpagalmi šobrīd ir, faktiski viņi ir maz cilvēkiem, vairāk mašīnām. Visi ir piegrūsti pilni ar mašīnām. Braucam zaļās zonās, un var arī saprast, nav jau citur, kur likt. Bet mūsu viena no vīzijām ir tāda, piemēram, daudzstāvu autostāvvietas. Tieši blakus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajoniem. Lai ir vieta cilvēkiem, kur nolikt mašīnu,
Un pagalms tad paliek par tādu bezmašīnu zonu. Protams, tur piebraukt, izkraut cilvēkus vai pievest izkraut preces vai pievest cilvēkus. Ja? Bet tu neturi tur visu laiku mašīnas, pagalmu, un tad pamazām, teiksim, arī palielinot šo finansējumu pagalmu labiekārtošanai, līdzlības budžetam, tad arī ir vērts tai pagalmā ieguldīt un radīt tādu kvalitīvu dzīvesvidi. Nav jēga taisīt bērnu laukumiņu blakus autostāvvietai. Tas nestrādā. Tur tāda vienota vīzija vienkārši, kad arī ielas, mums ir tik plašas ielas, kāpēc mums nav veloceliņi? Un mums pat nav jāinvestē nauda, tikai balto krāsu vajag nozīmēt. Ir tik lieli trotuāri, pietiek. Šeit lielajā ielā, jā, bet citur, piemēram, es saku, visur, gan arī, kur mēs braucam, ir ļoti daudz asfalts, plašas ielas, bet mums nav korķi, mēs varam... Ir korķi no rīta jau tikai tilts, vakarā, jā. Tikai tilts, jā, bet pilsētā pašā. Pilsētā pašā nav. Pilnīgi cita satiksme kā Rīgā, piemēram. Nezinu, izbrauc, paspējis, nepaspējis, kā būs katru reizi savādāk. Bet, par veloceliņiem es tā pagaidām domāju. Pa priekšu jau vajag vismaz kaut vai 6. līnijā gaismu. Jā. Tā ir jautājums par investīciju apjomu, lai uztaisītu kaut kādu asfaltētu ceļu kaut kādā privātmāju rajonā. Tas ir diezgan dārgi ar visām, ar ietvi, ar visu pārējo, ar gaismām. Bet tikai novilkt balto krāsu uz plašas, teiksim, mums ir kaut kāds 3 joslu iela, nostais 2 joslu un novelc malā to svītru. Tad tu no ietvēm dabū nostrī visus šitos elektroskūterus, samazinās traumu risks. Tad velo un elektroskūteriem ir kur braukt pa asfaltu. Tev nav jābrauc pa ietvēm. Šobrīd jau cilvēki baidās braukt, ja tu pa to joslu, jo tev mašīna var traumēt, teiksim tā, kāds neuzmanīgi. Pa velo joslām es nebūtu tik pozitīvs. Ņemot Rīgas piemēru, kur tur, ja tā loģiski saliek, tad var būt, bet tā kā tur... Es nevaram salīdzināties ar Rīgu. Rīga ir pilnīgi cita satiksme. Mums vienkārši, braucot, ejot pa Jelgavu, tu redzi, mums ir tam vieta. Mums nevajag neko jaunu būvēt, mums tikai vajag balto biezošu to līniju un novilkt un sazīmēt. Ne jau arī visur. Jā. Bet atsevišķi kaut kādas vietas veidot, jo šobrīd es arī braucu ar velo, es cenšos braukt pa asfaltu, ja godīgi, bet ir vietas, kuras nejūtos baigi komfortabli uz asfaltu, un tad es braucu pa ietvi. Nekas manā gadījumā nav noticis, ja prātīgi brauc var jau arī tā, bet nav tas forši, tev visu laiku ir tie gājēji, ideāli variantā gājējs un velo vai skūteris ir nodalīts. Un viņš ir nodalīts no mašīnām. Nav tā, ka viņi tad, pie gājējiem ne, tad iemetam tevi plūsmā, notrieks, nenotrieks, tad jau redzēs, jā? Jā, piegājiens. Skaidrs man par kustību šogad plānojas diezgan sīva cīņa, ne? Plānojas, jā. Es tā ceru, ka Jelgavnieki tam gatavi. Mēs esam parādījuši, ka mēs neesam destruktīvi, mēs saprotam, kā strādā pašvaldība, mākam viņā strādāt. Mums ir vairāki jauni, spēcīgi, teiksim, tieši no NVO sektora līderi pievienojušies. Es ceru, ka iedzīvotāji atbalstīs mūs. Daudz arī droši vien ir, kas pārmet mums, ka mēs esam sadarbojušies varbūt ar esošo ilgstošo vadību. Bet es nekad neesmu to slēpis, un es skaidri atklāti arī viņiem to teicu. Mans mērķis ir nomainīt esošo vadību. Tas, ka iedzīvotāji šobrīd nav lēmuši un nav devuši iespēju to izdarīt, tad ir jāstrādā esošās sistēmas ietvaros, lai kaut ko panāktu. Bet, teiksim, manā izpratnē nav labi, ka pie varas ir viens cilvēks tik ilgi. Nekur tas nav labi. Līdz ar to pārmaiņas ir nepieciešams, bet kā lems Jelgavnieki, redzēsim jūnijā. Es vēlu izdošanos, veiksmi un visiem kandidātiem, kas jums būs, iepazīsimies ar programmu un varbūt aicināsim ciemos iepazīties tuvāk, ja cilvēkiem būs tāda interese ne tikai raidierakstā, bet klātienē, jo droši vien, ka būs jāiepazīstās ar partijas piedāvājumiem, lai izdarītu savu izvēli. Super. Paldies, liels!